Augstiem sviedriem klāti nobijušie stāvot auditorijā žūrijas priekšā, tā parasti izskatās studenti kārtojot valsts eksāmenus. Tikai ne Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas populārās un džeza mūzikas nodaļā studējošie. Mums šodien var likties, ka mēs esam kaut kādā saviesīgā pasākumā, bet tas nav saviesīgs pasākums. Tas ir Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas džeza un populārās specializācijas, mūzikas specializācijas studentu kvalifikācijas eksāmenis. 4. kurs beidzēja. Tāda prakse mums ir katru gadu. Specializācijā populārā un džeza mūzika praktiski gandrīz vienmēr notiek kādā no Rīgas klubiem. Mums ir bijuši eksāmeni arī ne tikai kvalifikācijas, bet kursa eksāmeni klubā Hamlets vai kādā citā klubā. Kvalifikācijas eksāmenus džeza un populārās mūzikas nodaļas studenti nolēmuši kārtot klubā Artelis gandrīz teātris. Es gribētu noteikti šādu atmosfēru, tāpēc arī es norganizēju šo eksāmenu tieši šeit. Ir gaismas, kas uzreiz tev ļaus aizties kā uz skatuves, jo skolā tā ir klase un tu redzi visas sejas, tev nav tā nodalītā, ka tu vari paslēpties mazliet. Un, protams, tu uzreiz jūties kā koncertā, tu gribi arī vairāk ar rokām, emocijas vairāk izpaust. Studiju programma mūzikas skolotāja šajā augstskolā darbojas jau kopš 1994. gada. Nākamgad akadēmija svinēs 20 gadu jubileju. Pati pirmā un pati galvenā, kā mēs uzskatām, mūzikas skolotājs vispār izglītojušai skolai. Nākamās programmas ir mūzikas skolotājs klavieru spēlē, mūzikas skolotājs kādā no instrumentu spēlē, klasiskais solo dziedāšanas skolotājs un populārās un džeza mūzikas specializācija. Džez kā mūzikas žanrs izveidojās 20. gadsimta sākumā ASV dienvidu štata afroamerikāņu kopienās, saplūstot afrikāņu un eiropiešu mūzikas elementiem. Mūsdienās džezu visprecīzāk varētu raksturot kā koncertu mūziku. Džez, tas ir skaisti, tā ir dzīve, tā ir mūzika. Studentiem jānāk studēt tie, kur vēlās studēt džez mūziku, viņiem jānāk studēt uz mūsu akadēmiju. Jo šeit viņi dabūs vislabākās zināšanas, prasmes, iemaņas, kas būs vajadzīgas viņiem gan kā džez mūziķiem, izpildītājiem, gan kā pedagogiem. Mūsu akadēmijā darbojas tādi džez mūzikas pasniedzēji, labi pazīstam Latvijā, kā vokālā pedagoģa Inga Bērziņa, sitam instrumentu pedagogs Tāls Gžibovskis, taustiņa instrumentālis Viktors Rītovs, brāļi Raimons un Oskars Petrauski, ģitāras skolotājs Andrejs Jevsjukovs. Jāpiemina arī fakts, ka šajā akadēmijā darbojas vienīgais augstskolu Big Bands. Big Band spēlēšana tā ir pavisam cita muzicēšanas pieredze. Šie jaunieši, viņi piedalās visās iespējamās meistarklasēs, kas ir mūsu valstī, ne tikai mūsu valstī, tāpat tās ir Vispasaules džeza skolu asociācija, kur labākie, izcilākie no viņiem arī ir aicināti piedalīties. Un džeza muzicēšana tas ir liela kolektīva, savstarpējas uzticēšanās spēlēšana. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ejot līdzi laikam, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā studenti eksāmenus kārtojuši skolās, bērnu dārzos, baznīcās, klubos un koncertzālēs. Kā jau studente Monta minēja, šādi eksaminējot zud saspringzinājums, tā ir brīvība, kas noņem spriedzi un starmešu gaismā nevar redzēt pasniedzēju vērtējošo skatienu. Saiva Luste, Andris Damburs, Labvakar, Latvija!